Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 1. ceturkšņa, Mans mīlošais Dievs, 3. nedēļas lasījums. Šīs nedēļas tēma ir sabats. Galvenā doma – Dievs mūs mīl, Viņš mums deva sabatu. Lasīsim Bībeles stāsta daļu svētdienai. Īpaša dāvana. Ādams un Ieva vēroja, kā zeltainā saule noriet. Viņi priecīgi smaidīja. Cik skaista pasaule! 6 dienās Dievs bija radījis visu, no zilām debesīm līdz sārtām rozēm un no zeltainiem lauvām līdz varavīksnes porelēm. Viņi domāja par visu, ko bija redzējuši, tikai 1 dienas laikā. Žirafēm bija tik gari kakli, tur bija arī tie rotaļīgie mērkaķīši. Cilvēkiem patika viņa jaunā mājvieta dārzā. Viņi mīlēja viens otru, tomēr visvairāk viņi mīlēja savu radītāju. Arī Dievs viņus mīlēja. Savas lielās mīlestības dēļ Viņš 7. dienā deva tiem kaut ko ļoti īpašu. Bībele saka: Un Dievs pabeidza 7. dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusējās 7. dienā no visa sava darba, ko bija darījis. 1. Mūzus 2:2. Dievs viņiem bija devis dāvanu, lai nosvinētu radīšanu. Šī dāvana bija laiks, brīnišķīgi pavadīts laiks kopā ar radītāju. 7. dienā, sabatā, Dievs priekpilns atpūtās. Viņš nebija noguris, bet pārtrauca darbu, lai varētu pavadīt visu dienu kopā ar saviem dārgajiem bērniem Ādamu un Ievu. Ko Bībele saka par šo īpašo dienu? Izlasīsim 2. Mūzus 20:11. Jo 6 dienās ir tas Kungs radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī atrodams. Un 7. dienā tas Kungs atdusējās, tāpēc tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Mani interesē. Ādama un Ievas pirmais sabats kopā ar Dievu bija ļoti īpašs. Ko viņi tavuprāt darīja kopā? Vai zini, kurš no 10 baušļiem runā par sabatu? Tas ir 4. bauslis. Spotify vari palūgt vecākiem atrast arī pilno sabata bausli ar visiem 3 pāntiem, lai skan 4. baušļa dziesma. Piemini sabata dienu, ka tu to svētīsi. Šās dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet 7. diena ir sabats tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt. 2. Mūzus 20, 8, 9, 10. Laiks
lūgšanai. Paldies Tev, Kungs, ka Tu mums dod sabatu, kad varam nolikt malā visus darbus un veltīt laiku Tev, lai satiktos ar Tevi. Paldies par iknedēļas atpūtu un prieku kopā būt. Āmen!